Tā dzīve jau ir bijusi raida, vai ne? Cik tev bija gadi, kad tu atstāji Latviju? Man bija gadi. 15. Un kurā gadā tas bija? 44. gadā. Rudenī. Bet jūs jau pirms sastākšanas bija izdzīti ārā no... Kā tad, jā, mēs jau bēglīši jau tad bijām izdīt no Liepājas, nu, teiksim, bija jāstāj Liepāja, tāpēc, ka tur pēdējā valdība iedeva, nu, teiksim, Krieviem bāzes tur, vai ne? Pēc viņa pieprasījuma Liepājā karostā. Un bija jāstāj. Tad mēs pārcēlēmies uz Saules pilsētu. Līdz tētis aizgāja no Arbijas prom, un tad mēs aizbraucam no Saules uz Rūjenu. Rūjenas pilsētā pirmo gadu un tad uz laukiem. Cernējas Kalnkališā dzīvoja. Un tas bija viss kara laikā? Nu, tā varētu teikt, nu, teiksim, nu jā, 40. gadā bija, kā saka, okupācija, vai ne? 41. gadā vācieši ienāca, tad jā, tas viss kara laiks, jā. Tu atceries, kā fronte gāja pāri? Nē, tieši es fronti neatceros, nē. Viņš Pirmā pasaules karā, Otrā pasaules, jā, 18. gadā brīvprātīgi Arbijā bija, un viņš dabūja sevi no muižas sadalīt toreiz. No kuras muižas? No Mazgrāmas muižas, pie Priekulas. Pie Priekulas. 7 kilometri no Priekulas taisni ceļš bija. Tā zeme ir, bet tās lauku mājas visas nodeg, kurzemes katlā, jā, jo gāja viss atkāpšanās. Nu jā, un Krievi, no sarkaniem viņas nodezināja. No Rūjenas, jā, tad to jau man māsa dzidru viss kārtoja, vai ne? Jo viņa bija tā uzņēmīgākā, vai ne? Viņa dabūja pēdējo vilcienu, viņa sarunāja tiem vācu virsniekiem, lai mūs paņemtu ešelonā, un tad tur mēs braucam to uz Rīgu. Rīgā palikam pie Tants, un tad caur Kurzem mašīnām prom savu Kandavu, Sabiltu, Riņķi ir lejā pie manas krustmātes uz Vaņodu. Un tur Vaņodā mēs palikam kādu laiciņu, bet tur jau nebija palikšana. Tad vācieši teica, ka no Lietuvas nāk Krievi, un ka būs jābrauc prom, ne? Tad mēs braucam, teiksim, savās visas pekelītes, un mums vācieši paņēma vienu gabalu līdzi un tad viņi teica, tālāk vairāk nevar, bet izsēdināja mūs ārā, un viņi teica, lai mēs paliekam tur un aiziet aprunāties tur tuvākā mājā, vai tur nevar nakts mājas dabos, un ka rītā mēs varēsim sevi turpināt. Mamma pa to laiku aizgāja uz tā mājām runāt, bet tādā brīdī brauc smagā mašīna garām, kur mans tētis ar citiem karavīriem brauc mūsu visus meklēt. Nu, tad mēs iegāpam pie viņa mašīnā un braucam uz Liepāju. Nu, Liepājā kādas, es nevaru cik dienas, kādu laiciņu padzīvojam, bet tad māsa nebija miera. Viņa gribēja, lai mēs tiktu tālāk prom, ne? Viņa tad stājās sakarā ar tēvu paziņu varētu no kara skolas laikiem
pulvēt Silgaila, un Silgailas izkārtoja, ka mēs varam tikam uz tā kuģa virsū, kas brauc uz Gotenhāgenu, bēgļu kuģi. 44. gada 30. oktobrī es ar mammu 2 brāļiem atstājām ar Liepāju. Ar kuģi? Ar kuģi, jā. Cik vēl gāja? 44. gadā mēs pārcēlamies Dancigā iebraucām. Un jūs bēgat īstenībā? Jā, mēs bijām bēgļi. Un mans brālis iestājās tur, viņa pats brīvprātīgi gaisa izparīgos, viņš negribēja iet Vācijā kaut kur bumbas taisīt. Un es ar mammu un 2 brāļiem mēs pie Vācijas braucām tālāk. Jā. No Brandenburgu, no Brandenburgas mēs mukām uz Libeku. Un Libekā mēs sagaidījām Angļus. Un tad Libekā jūs paliekat arī Tad Angļi nāca iekšā. Un tad 47. gada pirms Ziemassvētkiem es atbraucu uz Angliju strādāt. Kopā ar otru virsnieku, kundzi ģimeni, tādu Branti kundzi bija neko. Es gāju strādāt, man bija tūlīt jāizstrādāt pie saimnieka, pie sieva vecākā. Un tur iemācījos govs slaukt. Kopā strādāja poļiem un ukraiņiem. Un tur aizmugurē vēl bija franču kūstekņā bija. Nu, saimnieks, nesaka, tas vācies bija bailāps. Mēs visas maltītes mēs ēdām visi kopā, nebija nekā atsevišķi, nekā dalīt vai ne tādā. Tur līdz tam laikam, kad tur mēs līdz Kapitelās tur dzīvojam, kad sāk vācieši nākt tur cauri un arī latviešu. Tad bija jātaisās tālāk uz atkal karavīru palīdzēja, mēs tikam līdz Libekai. Un no Libekas tālāk uz Pāligans siemas, tas Libekas jūras līdzīgi, tur tās siemas Pāligans bija, kur tur mēs visi dzīvojam latviešu telšu nometnēs. Saucamās dīpīšu nometnē? Jā, tā bija pirmā tā dīpīša, varētu teikt dīpīšu nometnē, ne? Atceros, ka mana mamma Branta kundze, viņas gāja vāc to šineļus mazgāt jūrā un pēc tam ved uz pēc latviešu kargūsteņiem. Tur bija netāli kargūsteņiem, bet tos viņus apgādāja. Nu, tur mēs nodzīvojam, laikam līdz vēlam. Mājā, līdz vēlam rudenim, un tad mūs visus salika ešelonā un ved uz Itzehovu, tas ir aiz Libekas vēl. Tur tad ir vecās kazarmēs mēs dzīvojam līdz, nu, tur mēs dzīvojam līdz izceļošanai uz Angliju. Bet cik gadus tas bija? Tas bija no, teiksim, 3 gadi. Apmēram 3 gadi. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Es sāku strādāt slimnīcā. Oxfords. Midhurstā. Es kā atbraucu. Midhurst Saseksā. Un ielika mūsu 16 meitenes TB sanatorijā, kas toreiz TB Tuberkulozi. nebija curable. Un mēs visi teicām, tas neiet cauri, mēs gribam testu. Kāds ir 6 mēneši. Pēc gada mēs varējām braukt atpakaļ uz Vāciju. Un uz Neuštatēs bija nometnē. Neuštats nometnē? Jā, Šlezvig-Holšteinā. Un es pēc gada dabūju citur darbu, aizbraucu uz Pūlu, uz Dorsetu. Un strādāju dzemdību nodaļā. Slimnīcā? Jā, slimnīcā vārīju bērnu napīs katlā. Tas sāka vīrieši braukt, šitie te, uz laukiem strādāt, un tā mēs satikamies. Jūs uz laukiem strādājat? Jā. Midhurstā, jā, satikamies. Pie lauksaimnieku vai? Nē, mēs tur dzīvojam vienā nometnē. Taisn pie tās slimnīcas, ne tā, tur mēs satikamies. 60 satikamies. latviešu, vai ne? Un tā mums ar lorijām, vai ne, ved uz farmu, zin, kur vajadzēja, zin, kaut kur tā. Tie lauksaimnieki, vai ne, viņiem vajadzēja šo to padarīt kūšanas laikā, ka lavība kā kūlu, vai ne, un tā no grāvstīt, un tālāk, vai ne. Bet es tur ilgi nebiju, ja man nepatika uz laukiem strādāt.
Bet jūs no laukiem esat Latvijā vai? Nē, es Rīgā. Rīgā dzimis un Rīgā audzis. Un brauc uz Angliju, vai ne? Tu? Pat tur bija pareizi un nepareizi, bet to var pateikt, vai ne? Māsa jau gribēja tālāk, lai brauc, vai ne, uz Ameriku, bet tētis atteicās atstāt Eiropu, vai ne? No 50. No 60. gada šī mājā. Šī mājā 50 gadus. Jā, no 60. gada tieši mēs ievācamies. Šī bija jauna māja pilnīgi, kausu. Cik gadus tu esi strādājis jau Korgajā? Tas ir tā no 52. gada rudens. Tas ir tā gada. 50. Uz busiem. Uz busiem? Jā. Kā šoferis? Jā. Visus tos gadus? Visus gadus, jā. Jā, viņam ir medaļa. Tear down this wall. Tad es satiku vienu jaunu zēnu ar vienu jaunu smuku meiteni. Un viņi runā ar tevi, bet tā būs tā. Un es saku, vai cik šausmīgi augsts laiks. Es saku, vai man prieks satikt latviešus, ka jūs runājat latviešu. Es teicu, kā jūs te atbraucāt? Mēs meklējām darbu, bet es teicu, jūs atradāt? Ne vēl. Es teicu, jūs domājat šeit palikt? Nē. Es teicu, vai tad mamma raudāja, ka jūs braucāt prom tam zēnam, tā meitene tā ne. Vai viņš teica, mamma briesmīgi raudāja. Es teicu, bet kad jūs brauks atpakaļ, tā viņa raudās vēl vairāk. Tā viņa teiks, ak, cik priecīgi es esmu, ka jūs atbraucāt atpakaļ. Jā. Nu, tiešām tik feini jauni cilvēki. Apmēram 20 vai tā. Tas ir šausmīgi. Tā iekā būs vēl nebrauc. Jā. Pirmo reizi es atbraucu 2005. Gada janvārī. Tad man bija sarunāts jau darbs, viss bija ļoti labi. Pēc 5 mēnešiem tas darbs beidzās, es aizbraucu atpakaļ uz Latviju. Un tad es sapratu, ka es tomēr gribu braukt otrais atpakaļ uz Angliju. Kāpēc tu gribēji braukt? Kāpēc tu saprati, ka otrais vajadzīgi? Pirmkārt, tas darbs, kur es strādāju, es nevarēju tik daudz nopelnīt, kā es pelnīju Anglijā. Otrs bija tas, kad man vienkārši iepatikās tā starptautiskā atmosfēra, tie cilvēki un viss, es nezinu, tā dzīve. Latvijas ekonomiskais stāvoklis tev kaut ko... Nu, tas arī bija viens no iemesliem, jo es strādāju, man alga bija 150 lati tajā laikā, un es ar tādu naudu vien pat mamma 2 bērniem nevarēju izdzīvot. Un vienīgais, ko darīt, bija meklēt kādas cits iespējas. Un Anglija, kāpēc ne Vācija vai Francija, vai kāpēc tieši uz Angliju? Tāpēc, ka visu tajā laikā brauc uz Angliju, man liekas, tāpēc. Un arī skolā mazliet bija zināšanas angļu valodā, es vācu valodu nemāku. Un tātad otrais, kad tu brauc uz Angliju, pastāsti, kāds bija tas sižets? Patiesībā par to varētu uzrakstīt grāmatu, kā cilvēki izrīkojās, kā latvietis izrīkojas ar latvieti, jo patiesībā negribās jau atcerēties, bet bija drausmīgi. Mums bija tā, ka viena no Latvijas darba aģentūrām apsolīja darbu man un manai draudzenei, un mēs samaksājām to, kas bija jāmaksā, pateica, meitenes brauciet, vakarā Londonā jūs sagaidīs, jums būs kur dzīvot, būs darbs, viss notiks. Mēs ielidojām Londonā,
knapi atradām vietu, kur mums bija jānokļūst, jo mēs Londonā abas bijām pirmo reizi, un neviens tur nebija. Un tad, kad mēs zvanījām uz numuru, kurš mums bija norādīts, ka tas būs kontaktpersona, ar ko jāsazinās un dos mums dzīvesvietu un darbu, mums atbildēja, ka darba nav un kur dzīvot arī nav. Un tad mums sākās tāds patīkams ceļojums pa Lielbritāniju. Jā. Un tas ilga cik? Kamēr... Tas ilgi, apmēram 4 mēneši, kamēr es pati saviem spēkiem atradu darbu telefonu veikalā. Kura vietā? Norfolkonā. We moved in 2004, so it makes six years? Yes, it'll be 7 years next May, so 6.5. And you've grown to love and... Oh, I love it, absolutely love it. Every time coming back from holiday and you see those neat patches of those fields, and it's just such a nostalgia looking at it. I don't feel like that about Latvia. No. Because yeah, when you approach the airport, you come from that pretty disgusting part of the Riga, with all grey and the rubbish scattering along the streets. Well, I'm not very. And you don't like it, and Yes, I don't have that feeling. and you don't yearn for it either. No. Nu, es tur ļoti daudz strādāju Latvijā. Man drusku apskrējās dušas, drusku apvainojos. Es uzskatīju tā, ka es neesmu tik, neesmu ne tik dūmā, ne tik slinga, lai es tik maz saņemtu. Un es domāju, tam kāda starpība, kur man kaut kādā tādā līmenī strādāt Latvijā vai svešā zemē. Te es vismaz nav, es varbūt atkārtojos, bet nav jau mums lielās algas, bet te var to nav, ar to nav iztikt var. Un es varu aizsūtīt savus uzturēt arī var. Un aizbraukt uz Cambridge arī var. Uz Birmingham, uz Cambridge var aizbraukt. Bet tur es nevarēju pat uz Rīgu aizbraukt. Tur bija jāskaita nauda, tur bija, tur ir traki. Un tad bija tādi momenti, ka krīzes laikā, kad vispār nebija pēdējā gadā sanāca, kas pat 3-4 mēnešus sēdēju mājās, priekšnieks no darba nelaiž prom. Nebija jau kolas vienīgais strādnieks, tur bija 4 priekšnieki. Atlaist, jā. Un it kā neatbrīvo no darba. Saka, būs. Es 4 mēnešus sēžu, man par to nemaksā. Es pati organizēju savu darbu, meklēju, ja jūs zināt, kas ir haltūras. Darbs mājās. Meklēju caur internetu, ar draugiem meklēju darbu. Pat paldies maniem zelta draugiem Latvijā. Viņi arī domāja, kā man darbu sagādāt, lai man būtu darbs, lai es kaut ko nopelnu un lai es varētu maizi nopirkt. Un par to, protams, viņš man nemaksā, un es beigās domāju, kāpēc man tas ir vajadzīgs, ja? Un dzīvot uz vecāku rēķinu, kur ir pensionāri, saņem pensijas. Es neesmu ne slima, nekas, man ir rokas, kājas, viss kārtībā. Man spēka pietiek, es varu pati pelnīt, ir darbs. Un tad es domāju, ne, un pie tām arī jūtas, es saku moments, ka es gribu iemācīties angļu valodu, un tāpēc arī izdomāju, ka visi divi mērķi, un viss var īstenot vienā reizē, braucot uz Angliju. Kāpēc? Un tagad cik ilgi ir? Gads vēl nav. Gads vēl nav. Augustā būs gads. Svāji gads, jā? Jā, tikai gads būs. Kolēģis saka, ārpēc ilgi to tver. Tik gads jau pagājis. Es domāju, ka tas kāds mēnesis varbūt, kad es šeit. Man liekas, ka tev tā kā 4 gadus. 4 gadus. Un cik ilgi tu jau esi? Man sanāk no 11 atņemt 4, cik tas ir? 7? 7. gads, jā. Sanāk oktobrī būs 7 gadi, jā. Kurā firmā strādājat? PureDrive. Tas
ko taisa, ko? Tā atrādās tā saucamās uzkodas iepakojumos. Visādi veidi kebabi un satei līnijas. Un cik ilgi? Konkrētais? Jā. Gads, laikam. Gads un 2 mēneši varētu būt. Tā nav pirmā reize, kad mēs izbraucam. Mēs pirms tam esam bijuši pusgadu Īrijā strādājām ar ģimeni, bet tāpēc, ka bija labs darba piedāvājums, es atgriezos Latvijā. Valsts iestādē bija labs amats, kā piedāvāja. Bet labi brauc tā kā iekarostājis bišķi. Tā liekas, kaut kāds jauns iespējas, kaut kas neredzēts, kaut kāds potenciāls iespējams, jau liela valsts. Daudz cilvēku, te daudz varbūt naudas, un daudz iespējas, un varbūt tā interesanti būs. Tā jau tāds pozitīvs samērā izbraucot. Bet atstāt Latviju bija grūti, vai nebija grūti? Bet tas tikai pēc tam rodās, tas grūti. Vai varbūt, ka vispār nav grūti dzīvot bez Latviju? Kā tad bija? Kā kuram atkal? Nē, man bija tā kā uz piedzīvojumu brauc. Un tā bija tiešām tāda sajūta kā ekskursijā, tā kā turists. Pirmo gadu man visu gadu likās, un tad gads jau pusi bija. Tad man bija sajūta, ka es esmu jau pa ilgi tā ekskursija ir ievilkusies, jā. Un tā, bet Latvijā mums bija diezgan daudz, teiksim, tie darbi daudz, mēs māju cēlām. Mēs bijām diezgan noguruši, teiksim. Un šeit, kad atbraucām, tad nekas nebija jāremontē. Neko nesaprotu, teiksim, valodu nesaprotu, nedzirdu nekādas. Es nedzirdu nevienas sliktas ziņas, jo es vienkārši nezinu, nesaprotu valodu. Es biju pilnīgi izolēta, teiksim, un arī finansiālā situācija bija, tomēr salīdzinoši labāk, daudz vieglāk bija. Tā pozitīvi viss bija. And therefore, when you came here, the cultural difference was so huge. Absolutely, and it felt like we were back to Soviet Union. It was an amazing feeling. So we sort of, yeah, there's security behind it. Yes, we came just for a couple of months. We never wanted to stay. Tas jau var kaut ko arī, ne tikai darbs un mājas un nauda. Jo tad arī, man liekas, ka nav tā gandarījuma par to naudu. Labi, ir gandarījums tu saviem tuviniekiem aizsūti viņu. Jā, viņi labi tur, viss ok. Bet es zinu, ka priekš manīm arī Latvijā, man tas arī nepietiek. Tāpēc man ir tā sabiedriskā dzīve, tāpēc man ir pašdarbība. Jo aprobežoties tikai ar naudas pelnīšanu, tas ir, man liekas, tas ir garlaicīgi. Gada rudenī te bija ielikts sludinājums Londons avīzē, kad Zoikas vīrs kors meklē dziedātais. Un tad es domāju, tad braukšu uz Korbiju, nekādas saistības, jo tur ar Bradfordu nebija vai ne, un tad pārcēlus uz Korbiju. Un tas bija kurā gada? 52. Gada rudenī, oktobrī, man liekas, jā. Tā tad drīz jau būs 50 gadi, tu esi dzīvojis Korbijā. Jā. Liela jubileja. Tā ir jubileja, vai ne? Tas laiks ir aizgājis, vai ne? Vecums ir sagaidīts, vai ne? Jā. Jā. Tātad Korbijā jau bija latvieši? Jā, te bija aktīva latviešu sabiedrība, vai ne? Kas savā starpā plēsās jau pēc reizi, kā jau latvieši. Tas bija daudz vairāk, tie bija tie pirmie, vai ne,
Te bija Brājapnieku un, teiksim, divas draudzes katoļi no Luterāņu draudzes bija, vai ne? Tā kā tad bija aktīva sabiedrība, vai ne? Es jau tad pieslēju Daugas vanagiem, un tad, kad no āra aizgāja tā vanagu priekšnieks, tad man bija jāuzņemās tā vanagu vadība Korbijā, vai ne? Kaut kad te jau viss jau bija, te tik bija jāvada, jo viss jau bija noorganizēties. Yeah, well, I always think of that as being the first significant phase of my life because it was such a unique time when we grew up in this sort of immigrant community. I always used to think of the Latvian community in Corby as being our village, our Latvian village, and our friends were all Latvian. When we went visiting houses, they were all Latvian houses. When I went to school, there was stacks of boys called Jānis, for goodness sake. So it felt to me very much as a small Latvian village within the town of Corby, and I have very fond memories of it. And when you were living in the community had a number of organisations. Were you a member of them? I certainly was. I recall, well, as you know, we danced together in Perikornitis. Of course, there was the library at Corby, the church and its church hall that the Latvians owned and ran. And of course, we didn't have the Dauga Vanag Fond, the Latvian Welfare Fund club, as many other towns did. But we were still all members of the DVF as well, and as youngsters we were members of the, what was it called, the European Latvian Youth Association, if memory serves me correct, for which brief period I did serve on the committee. So, yeah, we all got involved in all the organisations, whether they be social or political and so on. I didn't feel as if we were immediately under threat, but it did feel that we were fighting a real war because our fathers were involved in political organisations. We were used to the idea of lobbying and fighting our corner wherever we went. So if anybody ever spoke about the Soviets or the communists, we'd always speak up on behalf of Latvia. So it did feel like it was a very real battle that we were fighting, albeit mostly without bullets. Tad no tā laika esmu vadījis līdz šai dienai, kad faktiski jau tā bodība būtu jātaisa ciet, vai ne? Dziedot latviešu dziesmas vienmēr tev būs Latvija prātā. Nu, kāda bija tā mīļākā dziesma, kas tev bija? Nu, kā to runāt? Es teiktu no vīrkoriem, tad Mūžam zili, Emīļa Dārciņa. Mūžam zili, ko viņi tev izsaka tādu? Nu, Mūžam zili. Tā izsaka to Latviju, ko es atstāju, vai ne? Tā dziesma, es domāju, viņi izsaka to Latviju, ko es atstāju. Tā, daros vārdot, pasakot. Zuiks vīri korī Korbijā 28 gadus. Un tad viņš izbeidz savu darbību dziedātāju trūkumu dēļ. Es atsāku dziedāt Straumēnu jauktā korī no 1987. Gada rudenis. Tagad šogad paiet 25 gadi korim. Nē, ir, kā sievietes vairāk ciet, vīrieši negrib dziedāt. Jā,
vīrieši tas slinkāk, vai tas viņam tas nav? Man pat liekas, ka tas viņam liekas, Latvijā liekas, ka tas nav vīrišķīgi. Tas nav vīrišķīgi. Sportot, jā, sportot, jā. Bet dziedāt, vēl var aizvilkt dejot varbūt. Bet dziedāt, stāvēt un dziedāt, nu nē, tur jābūt kaut kam. Nezinu, kam tur jābūt. Varbūt viņam viņš ir pieredze jau no bērnības mūzikas skolā gājis un var cikot, kaut kā tāds ieradums pie mūzikas turēties, varbūt, tad jā, bet vai arī, ja ģimenē tās tradīcijas mums, teiksim, siet. Kristīnas teica, ļoti labi dzied, mans brālis siet, visi mēs tā kaut kā, jo mums tādas tradīcijas ģimenē, bet kuriem tāds dziedāšana viss paliek, viņi neprasās pēc tam vairāk. Iesaisties dziesmu dienu rīkošanā, vai ne, tur ar jērums kaut kā, vai ne, iefiltrējam tur iekšā, vai ne. Tur, teiksim, 3 svētkus novadījumi, pēc tam vairāk nekas nav noticis, vai ne. Tā mazās dziesmu dienas, vēl mēs Straumēros rīkojam, vai ne tā, bet, teiksim, tā jau nāca Latvijas, teiksim, brīvība, ne, 91. gadu, tad sāk braukt dziesmu svētkus uz Latvijas svinēt, vai ne, tā. Un kāda bija tā jušana dziedāt korī Latvijā? Nu tā jau, faktiski, to nevar aprakstīt, to sajūtu, tā bija tāda, sevišķi, teiksim, 93. gadā, vai ne, tad bija, tā ir tāda, neaprakstu sajūta, ka tu esi tāda lielā pukā, tu gribētu dziedāt un dziedāt, un tie, kas sēž, tiem līdz liec ir virsū, mēs tik gribam dziedāt, teiksim, grupa teikt tā. Oficiāli Jelgavā dziesmu svētki, jā, un tad, kad vācieši redzēja, ka kāds spēks nāk no šīs tautas caur dziesmu, viņus aizliedza. Un pāris gadu dziesmu svētki vispār nebija. Un tad viņi atkal kaut kā tika ar viltu kaut kā tika atkal izcelti. Jau no rīta, tur pirms tevi gājiens, jā? Tad no rīta tu piecinies brokas spēju, čemodāni sakrāmēti, matriči sarulēti, autobusā viss ir. Pēc koncerta autobus klāt un uz mājām, jā? Un tas ceļš, tātad koncerts beidzās kaut kur, es nezinu, cikos.
ar visu to dziedāšanu uz rīta pusi, jā, un tagad uz mājām brauc. Tā ir fantastiska sajūta. Mēs, protams, visu ceļu dziedām, kamēr balss ir, jā. Man, protams, balss pēc tam 3 dienas nav. Un pēdējais brauciens bija ļoti aizkustinošs. Es atceros, bija ļoti labs laiks. Braucam mājās jau kaut kur pie Lielupes, pie Jūrmalas, aust jau saule. Braucam pār tām tiltam, tie visi plaši, un tad to sauli slēgt var redzēt. Saule aust, un tu brauc mājās, atbrauc, un autobus, protams, pa mājām izvadā vēl, jā, cilvēkus. Protams, tur tā, ar visu tautastārpu kā jau no koncerta, un viens jau tautastārpu nevelk nost, un tad eju, un nu, izkāpt no autobusa vienkārši arī tāds gablīši līdz mājām, kamēr aiziet, tad ceļgalā aizlaiž, un vienkārši visu laiku dziedu. Tu vien nevari rimties, un pēc tam visu, un tu nevari pēc tam arī aiziet. Tas ir tā uzskrolējies, ka tu nevari pat aiztikt. Nē, tas ir fantastiski. Latviešiem ir pasaules saulgrieži, kas, ko latvieši svinējuši jau gadu simtiem. Nu, bet vai jūtās kā Jāņos? Jā, tiešām tāda sajūta, mazliet tāda. Ir tiešām. Tikai lietas nav, vajag lietu. Brīdi jau bija tas lietas. Kā tev izliekās, vai cik Jāņi ir svarīgi latviešiem, vai latviešiem vēl varbūt svarīgāk tagad svinēt jūs Jāņus ārpus Latvijas? Kas man liekas, tā ir tāda apvienošanās. Tas ir viens no lielākajiem pasākumiem Anglijā, kur tiešām latviešiem ir iespēja sajiet kopā. Bet tas ir brīvā dabā, vasaras laikā, brīvdienās, neprasa nevienam daudz laika. Centāmies arī ciet visu kaut kādās apaļās formās. Tie saulgrieži, es nezinu, vai to šejienes latvieši atcerās, jā, bet mēs tā centāmies. Un tāpēc arī sieram taisa tādu apaļu formu. Pīrāga ar apaļu? Pīrāgu, kurš apaļš? Ja saliek kopā, tad ir apaļš arī. Nav, es pagājuši gadu biju, īstenībā likās kā Latvija. Jā? Interesanti, jā. Tu ieliku draugos arī tās pačinas, uzrakstīju seriālā sajūtā. Likās kā Latvija, pilnīgi gāja apkārt visi, pat satiku pazīstamas sejas. Nu jā, tāpēc, ka tur ļoti daudz latviešu bija. Nu jā, man likās Angļu uzpārmēr. Protams. Bet kā tāda tautas sadziedāšanās. Piemēram, tas bija ļoti redzams Straumēnos, ja, kad ir šie tautas tērpi un dzied tautas dziesmas un iet spēlēs, kas tik daudz varbūt nebija Bostonā. Bostonā vairāk bija modernāks tā kā koncerts. Tā bija tā atšķirība. Es domāju, ka tas ir svarīgi. Tas tomēr kaut kādā ziņā pieturās pie tādas latviešu kultūras. Latvijā to izjūt pilnīgi savādāk, jo tur visa valsts, visi tam pošās un gatavojas. Šeit tu esi it kā pa dienu darbā un vakarā tu atjēdzies, ka tev ir jābrauc svinēt Jāņu. Un tas tieši nenotiek tajā dienā arī, ka tomēr tas ir tā kā tu gatavojies kaut kādam pasākumam, kas vakarā būs, bet ne ar nozīmi, ka tie ir Jāņi. Cik tu Jāņu dziesmas nodziedāji? Nevienu.
Vai tu bez latviešu sabiedrības, vai tu kaut ko citu vēl angļu sabiedrībā darīji? Nē, man nav bijis tikā. Tad īstenībā bez darba Jā. latviešu sabiedrība, Latvija bija latviešu sabiedrība. Jā. Kaut kāda kustība, kaut kāda dzīvība, jo tas tiešām pārsvarā cilvēku dzīvo Kā tad viņi pārsvarā smagi. Smagi. Tas ir pelēki, tas ir strādā, mājās, televizors, Latvijas kanāls pieslēgs un viss. Cilvēks dara to pašu, ko Latvijā vienīgais. Dzemdē bērns, jā, viņi te, var būvēt normāli ģimeni. Bet, Latvijā, Anglijā dzemdē latviešu bērns? Jā. Bet vai viņi paliks latviešiem? Fakts, jā. Tā ir tā lieta. Drīzāk izskatās, ka nevis jau par to vairāk. Kā, saprast arī var kaut ko. Arī fakts. Citiem jā, tikai tā nauda, viņi arī līdz ar to viņi nekur nekustās un nekur neiziet no savām mājām. Viņi darbs, mājas, naudiņu aizsūt uz Latviju. Un es uzskatu, ka nevar neizmantot šo laiku, ja tu svešā zemē uzturies un neuzzināt neko un aizbraukt tāds, kāds tu atbrauc, aizbraukt atpakaļ uz Latviju. Protams, ka es esmu apzadzis. Ja tev tās iespējas ir, kaut vai to pašu riteni nopērci un brauc apkārt pilsētai. Vienalga. Yes, absolutely. Yes, we do go to church on a regular basis. I love it there. Yeah, that was weird to start with. Did you go to church in Riga? Yes, we did, but it's a different because we're Rome Catholic. I'm Rome Catholic. Okay. He's Orthodox. Orthodox, yeah. Yes, there we go. So it was really difficult for us to start going to the church because here you offer tea and coffee after service and you sing a song and you go those kids club and just something that is completely no. In Riga it's everything very strict. Well, in the church we used to go. Very formal. Yes, that's what I was looking for. So, but after all those years, getting to like it, and I think it's the right thing to do. Un no angļu kultūras, kas nāk klāt? Kaut kas nāk klāt? Tā grūti pateikt. Pamazām. Tā konkrēti neko pateikt nevar. Vēl tikai iejūtos. Tā konkrēti, lai kaut kur es nodarbotos te kaut kādā kultūrā līdz iekšā. Un piekdienas vakar Rockefellers? Pārsvarā visi, jā, atpūšās. Konkrētais parasti atturos, bet, vairākums, jā, principā tie piekdienas, sestdienas vakar, tie latviešu vakar būtībā. Rockefellers pilns. Bet cik gads jūs esat? Jau? Mums 3. gads iet, 3 gadi, jā. Jūni gadu, 3 pilngadi? Jā, augustā palika, august beigās. Tas jau tāds nopietnis laiks. Jā. Vai tad, kad jūs izceļojat no Latvijas, jūs iedomājaties, ka jūs būsiet 3 gadus? Mēs plānojam tieši 3 gadus palikt. Un tagad domā braukt atpakaļ? Tad laiks braukt atpakaļ. Domājiet? Sākotnējā plāna. Bet kā izliekās būs braukt atpakaļ? Tā. Kā kuram te ģimenē? Mums vai meita vecākā, viņai skola patīk ļoti. Jā. Aizņemta Latvijas skolu. Vidējā meita, ka gribētu braukt atpakaļ. Mazais bērns jau ir mazākais puika, jau nodzīvojis ir sanāk 3 gadus Latvijā, 3 gadus Anglijā. Viņš būtu drīz būs Anglijā? Viņš ir gandrīz Anglijā. Jā, es runāju to laiku. Man ir kaut kādas idejas, ko es varbūt pamēģināt šeit biznesu uzsākt un tā, kas pašreiz ir progresā. Ja tas nesanāktu, droši vien, ka gribētu braukt atpakaļ. Bet Latvijā tur būtu ko darīt? Man arī Latvijas tā ir biznesiņš mazs, kas pašreiz tā pamazām kustās vēl. Tā kā, kaut kā izdzīvot jau arī, domāju. Jā, izdzīvot varētu, jā. Kartupeļus audzēt. Bet atpakaļ tev nebrauksiet. Bet... Mīļā! Es nevienu iedomāties.
Es nevaru, man Latvijā dzīvot, zin, visi tie krievi, zin, apkārt, vai ne? Es to nevaru. Un visus tos laikus tev bija tieksme atgriezties? Ne tā kā tādā stāvoklī, kā bija Latvija tad, vai ne? Vēlāk jau tā, teiksim, 21. gadu tā iespēja radās, bet es nezinu, vai es tur varētu vairs iedzīvoties. Nu, gribās, jā. Kaut kas tomēr tur vēl. Kas tas ir, kas vēl? Kas tas ir? Nav nejausmas. Kaut kas savs. Dzimte. Tad tomēr tā vai tā visu laiku svešais. Kā tur būtu mēs svešais. Vismaz pirmos 2-3 gadus noteikti. Kad iejusties, kamēr saprast visu sistēmu. Kā dzīvot, kur tā nauda paliek un kā to visu. Un tā tad neliekās, ka uz palikšanu tad nav Anglijā? Tā grūti pateikt. No viena puse raujās atpakaļ, otra puse par stabilu palikšanu te un par, kā saka, dzīves kārtošanu. Iespējas lielāks nekā Latvijā. Vismaz pagaidām. We would have done it this year, but we only went for the permanent residency. So after 5 years, after exercising your TED duties for 5 years, you can apply either for citizenship or permanent residency. Right. So we went for the permanent residency. What did you buy? Or permanent. Yeah. Well, you just apply it and you can. Uzskati sev kā korbiešus. Ne, latvieši. Visus latviešus, 100% latvieši. Var teikt, ka no korbieši, jā. Jā. Korbieši. Kā korbieši teikt? Latvieši. Es domāju, kā latvieti, un ka vienmēr es būšu kā latvieti. Bet vai nav daudz tā, kas jau ir pametis savu latvietību? Ir, es domāju, ka ģimenes, kurām piedzimst bērni šeit, ka bērni vairāk angliskojās. Bet man bērni atbrauc tādā vecumā, ka viņiem latviešu valoda jau bija pirmā valoda. Es domāju, ka viņi to arī nekad neaizmirsīs. Un mēs mājās arī visi runājam latviski. I find it more difficult now than I did when I was a youngster, because now, of course, Latvia being free again, there's indigenous Latvians living in Latvia and running Latvia. So when I go there, I don't feel Latvian in Latvia. And no doubt most Latvians will look at me and think, well, he's English, basically. But neither do I feel I fit in this English society. I mean, I love England, I've grown up here, I love its culture and its traditions. But I still don't identify myself with the typical English person, and that might seem rather strange. So I do feel more in a no man's land now than I did when Latvia was occupied and we knew